dažreiz dēļ ikdienas raizēm un darbiem mēs aizmirstam, ka dzīve ir dāvana no Dieva, un tā ir brīnišķīga. Un tikai tad, kad jau nāve sāk kalpot pakausī, sāc apzināties šīs apbrīnojamās Dieva dāvanas svarīgumu. Nāves draugs pārved bezrūpīgo 16-gadīgo Kseniju Misu nopietnā meitenē. Cik agrā vecumā, caur personīgu pieredzi, ja nācos izprast, cik bezvērtīga ir dzīve. 2011. gada novembrī Ksenija griezās slimnīcā Šubē sūdzībām par stiprām sāpēm vēderā. Man nosādīja diagnozi erozija, un bez tam konstatēja audzē, un ārsts pateica, ka man ir vēzis. Man sākotnēja reakcija bija tāda, ka es nenoticēju. Kā tas var būt? Tas nevar notikt ar mani. Man tikai 16 gadi, un kā tā? Vai mana dzīve apraujas pie tā? Ksenija bezcerīgi lūkojās pretī austošai dienai. Viņa nezināja, vai pienāk šī rītdiena priekš viņas. Es sēdēju raudāju, bet radinieku priekšā es, protams, centos turēt sevi grožos, kā ciets rieksts, bet tas bija vienkārši, es pat domāju par to, ka es negribēju dzīvot, es negribēju izrīt pašnāvību, man bija šīs domas. Es negribēju mācīties, nekas man nebija vajadzīgs. Es domāju, priekš kām, kāda jēga, kaut ko man darīt, ja nākotnē manis vairs nebūs. Lūk, mana tagad, kas būs rīt, neviens nezina. Visi mans draudzenes, kāda nodarbojās ar sportu, kāda vēl ar kaut ko, kāda vēl kaut ko plānoja, kur mācīties, es neko neplānoju, neko negribēju. Ksenijas mamma Jūlija, uzzinājot par slimību, centās visādi atbalstīt meitu. Kad viņa man apgaismoja par to, ka viņai ir audzējs, kurš ļoti ātri attīstās, es biju vienkārši stresā. Zināt to, ka tavs bērns 16 gados reāli mirst, tas bija tāds stāvoklis. Es viņai teicu, Ksenija, saprotu, ka tikai Dievs var tevi tagad izvilkt. Es saku, esmu gatavs samaksāt naudu par operāciju, zālēm. Es atradīšu naudu, bet visu izdarīšu. Bet es saprotu, tikai Dievs. Viņa piekrita māja ar galvu, bet es redzēju viņā tik lielu vienaldzību. Tā bija redzama. Acīs bezcerība. Ksenijas māma ir vietējās draudzes apmeklētāja, kuras mācītājs ir sens ģimenes draugs. Uzzinājis par to, kas noticis ar meiteni, viņš uzaicināja tās aizbraukt uz evaņģēlis Vladimiru Muntianu krusēdi, 7. jūlijā sporta manēžā Kijevā. Viņš teica, es nevaru pārliecinoši rekomendēt, es varu jums tikai ieteikt, izvēl jūs. Ja vēlaties brauciet, lūk, ir tā dziedināšanas kalpošana, tā ir tiešām reāla. Es atbraucu mājās, saku Ksenija tā un tā, ko darīsim? Viņa pacēla acis un teica, nu brauksim. Man jau tad tā teikt, bija jau pagājis pietiekami ilgs mans slimošanas laiks, un es jau biju gatava mīt, man bija viena alga. Nu mēģināts nav zaudēts. Ar mazu cerības stariņu Ksenija un viņas mamma atbrauc uz krusēdi Kijevā. Mēs atbraucām uz krusēdi, un tik tiešām, tas bija tik tiešām satriecoši dievkalpojums. Es šķiet uztraucos vairāk par viņu, man vienkārši tā kratīja. Es vēroju viņa ar acu kaktiņu un skatījos, kas ar viņu notiek. Tikko kā sākās dievkalpojums, sākās slavēšana, Dievs tik spēcīgi man pieskārās, ka es pat negaidīju. Es nekad savā dzīvē tā nebiju piedzīvojis Dievu. Es sāku raudāt, es pat nespēju aprakstīt to sajūtu, kas ar man notika, bet tas bija tik neticami. Un es domāju, es taču atraidīju Dievu, un kāds nākas, ka viņš man pieskarās. Un es sacīju, Dievs, gribētu vien vairāk un vairāk pieskartos man šeit. Es stāvēju raudāju ļoti ilgu laiku, kamēr ilga visa slavēšana. Un pēc tam man tik spēcīgi pieskārās Dievs. Es pilnīgi sajūtu, kā svētais gars sāka darboties manī caur vēju. Es to sajūtu fiziski. Es neizturēju un aizskrēju lejā. Un es gribēju iznākt uz skatuvi. Un tur bija daudz tautas skatuves tajā brīdī. Pārdzīvot svētāk ar pieskārienu, redzot, kā Dievs pieskarās Ksenijai, Jūlija sāka piepildīties ar ticību. Viņas meita atgriezies mājās vesela, kā pēkšņi notika kaut kas neparedzams. Tā kā tas tiek prasīts un tā kā viņi tur stāv un gaida, mums tas ir jāizdara. Un lūk, es jums teikšu, dārgie draugi, nesatrauksimies. Iedomājieties, kā esmu satraukts.
Varat iedomāties, vai ne? Es varētu būt satrauc, bet es neesmu satrauc. Jo zinu, ka Dievs mīl katru cilvēku šeit sēdošo, un Dievs visu kontrolē. Tas nozīmē, ka tā vajag. Tātad to vajag, un es zinu, ir viena lieta, kas vienmēr darbojas manā dzīvē, un tā nostrādās arī tavējā. Dievs ļaunu vērš par labu, un Dievs mūsu labā izlieto visu. Sātans jūg prātā, jo šī zāle ir piepildīta, tāpēc, kad arī priekšnamā ir piepildīta cilvēkiem, visā sejā stāv cilvēki. Protams, vēlns jūg prātā, bet viņam beigas. Piecelsimies tagad un pateiksimies Dievam par visu, un pieņemsim par šo brīdi no viņa, un teiksim, Dievs, viss ir no tevis, un pāri visam tik un tā stāv tava roka. Tad paziņoja, ka viss dievkalpojums noslēdzies, mums jābūt paklausīgiem viņam prom. Man kļūst smagi ap sirdi. Viņa skrien pie manis, viņai lūk tādas lielas acis, un es saprotu, priekš viņas tas ir viss. Man bija tik labi, un tas rāja paziņo, ka dievkalpojums apraujas, ka viss jāiet uz izēju, zālē ievietota bumba, un mūs sāk dzīt laukā. Es atgriežos augšā savā vietā, un šajā brīdī es saprotu, ka es neaiziešu no šejienes, nesaņemot neko. Izmisums liks sievietēm spēr drosmīgu soli, caur ļaužu pūliem policijas rindām, viņš nolēma nokļūt līdz kalpotājiem, kuri lūdza par dziedināšanu. Viņa pienāk pie manis saka, mām, lūk, tur stāv sieviete kalpotāja, viņa lūgs par mani, nāc ar mani. Mēs gājām, mēs sākām kāpties lejā, bet tajā brīdī jau stāvēja policija, gāja ļaužu pūlis uz izēju. Mēs rāvāmies cauri pūlim, policija centās mums apstādināt, mēs atvairījāmies un gājām tik uz priekšu, mēs nokļuvām līdz kalpotājiem, un viņi sāka lūgties, un es sapratu, ka viss kaut kas notiek. Viņi apņēma mani, mēs atspiedāmies pret kolonu. Viņa tik ļoti lūdzās, un viņa vienkārši tā pieskārās man. Viņas pieskārieni man bija tāda sajūta, ka pats Dievs man apņem. Es dzirdēju viņas balsi, kurš skanēja man fonā. Un no viņas balss un šī gara pieskāriena es stāvēju un raudu vēl vairāk. Es noliecos, man asaras tek, un viņa stāv un lūdzās. Man bija tāda sajūta, ka viņa pārdzīvo manu stāvokli, jo tā bija tāda lūkšana. Tā skārās gan mani, gan viņu. Es raudāju un raudāju. Kad mēs izgājām halē, es paskatījos uz viņu, viņai bija cita seja, tāpēc skati reāli bija izmainījusies. Viņas acīs parādījās dzīvība. Mājās laimīgās iedvesmotās Ksenija Jūlija devās slimnīcu, kur ārsts pēc kārtīgas izmeklēšanas izdeva izrakstu pilnīgi vesela. Atbraucot mājās, mēs uzreiz devāmies pie ārsta, un ārsts saka, ka es esmu pilnīgi vesela. Ārsts apskatījās, cik viss brīnišķīgi. Senu, ko tā nebija redzējis. Viņa izrakstīja ziņojumu par pilnu aprakstu par to, cik viss tur ir tīrs un labi. Mēs aizgājām pie galvenā ārsta, un arī ārstu komisija mums izsniedz īziņu, ka viņa ir pilnīgi vesela, ka pilnīgi nekā nav. Man kādreiz viss šādas dziedināšanas vai pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Es domāju, tas viss ir viltojums, ka nekas tāds nevar būt. Un lūk, tagad es sēžu šeit un pat to visu pārdzīvoju. Un neviens jau mani vairāk nepārliecinās, ka ir kaut kas spēcīgāks par Dievu. Jūs man devu tādu ticību, ka dažkārt man šķiet, ar manu ticību pietiks visai pasaulē. Slavu Dievam! Piedzīvot pārdevisku brīnumu savā dzīvē, Ksenija sāk liecināt par viņu savā ciematā, kā arī ārpus tā robežām. Tik ļoti vēlējās, lai par to uzzina vēl kā cilvēks. Sieviete, kas lūdzās par viņu krusēdu laikā. Pēc dažiem mēnešiem notika šī ilgi gaidītā tikšanās. Mēs iepazināmies ar viņu, tā bija mācītāja Taņa Matviejeva, un viņa ir tas cilvēks, kur es nekad savā dzīvē neaizmirsīšu. Viņa man kļuva ļoti tuvs cilvēks. Esam pateicīgi Dievam, ka tā bija tieši viņa, brīnišķīga sieviete. Šodien Ksenija, viņas mamma Jūlija, ir bieži ciemiņš garīgā centra atzimšana. Pārdzīvojot šeit īsti Dieva brīnumu un reāli svētā gara pieskārienu, viņas regulāri brauc kopā ar savu mācību Aleksandru Pečuginu uz visiem draudzes pasākumiem.
Es pateicos Dievam par to, ka esmu nonākusi tie brīnišķīgā draudzē, garīgajā centra atzīmšanā, ja, kuras tiešām sajūt svēto garu, viņa klātbūtni, un būt kontaktā, personīgā kontaktā, personīgā sadraudzībā ar Dievu, tā ir neatstāstama sajūta, brīnišķīga sajūta. Pateicos Dievam par šo komandu, pateicos Dievam par šo vietu, par viņa nodošanos, vienkārši skatos, tās nodošanās piemērs, kur es nekad vēl neesmu redzējusi. Šeit es ieraudzīju Dieva darbību, reāli dzīvu Dieva darbību. Esmu tik pateicīga. Es tā vēlos to aiznest tur, kur mēs dzīvojam. Es gribu tie cilvēki, kuri mums visapkārt, lai arī viņi iegūtu šo dzīvo Dievu, lai arī viņiem būtu šī glābšana, lai arī viņi iegūtu šo dziedināšanu. Lūk, šis svaidījums, es ticu, ka mēs to aiznesīsim turien, slavu Dievam. Par šo vietu, par šiem kalpotājiem, es esmu no sirds pateicīga.